Dārgie Latvijas iedzīvotāji, šajās dienās, braucot pa pilsētu, redzēju skolēnus un skolotājus, ejot kopā gājienā. Viņu rokās bija lāpas, svecītes un Latvijas karogi. Un es pie sevis nodomāju, uz ko ir fokusēti viņu prāti, kad viņi dodas šajā gājienā. Droši vien uz piederību šai valstī, uz mīlestību pret šo skaisto valsti Latviju. Arī es vēlos sveikt visus šajā Latvijas dzimšanas dienā un vēlos sveikt ar Jēzus vārdiem: dzenieties pa priekšu pēc debesu valstības. Šie vārdi māca mūs nevis aizbēgt no realitātes, bet būt pilnasinīgiem šīs sabiedrības locekļiem, būt šeit un tagad, būt par svētību savai ģimenei, savai kopienai, savai tautai. Tas ir aicinājums mainīt savu domāšanu no upura lomas uz aktīva kalpotāja un pozitīva ietekmētāja lomu. Iedomāsimies, kāda varētu būt Latvija, ja katrs Latvijas iedzīvotājs lasītu Bībeli, lūgtu, mīlētu Dievu no visas sirds un būtu gatavs kalpot savu tuvākā vajadzībām. Iedomāsimies, ja mūsu ikdienas valoda būtu mīlestība, godīgums un piedošana. Es novēlu Latvijai garīgi spēcīgu un veselīgu sabiedrību. Dievs svētī Latviju!